jo nākamgad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, un tur nu zolīta velosatiksme dikti piestāvētu. Nu, mums, protams, ir diezgan sena velo kultūra ar savām velo darbnīcām un fabrikām vēl no 30. gadiem. Šobrīd tradīcijas atjaunojas un parādās vietējie velo būvētāji, kuri bija izstādījuši savus eksponātus tepat Domes vestibilā. Mums ir gan atjaunotā Ērenpreis darbnīca, gan elektrovelo būvētāji no Liepājas Blue Shock Bike, gan arī čaļi, kas rada jaunumus velo infrastruktūrā. Un tas ir brīvdabas velo remonta stends. Viņš paredzēts izvietošanai brīvā dabā, uz ielas, pilsētā, lai jebkurš velobraucējs, kas brauc pa veloceliņu, var apstāties, uzkarināt savu riteni un ar instrumentiem kaut ko pievilkt, salabot, varbūt pat nomainīt cauru kameru. Un tāpat tās ir blakus arī velopumpis, kas arī ļauj turpat pie veloceliņa ņemt un uzpumpēt sev riepus bez maksas. Mēs esam sabiedriska velo organizācija un entuziasti, un mūsu mērķis ir iedrošināt cilvēkiem pašiem iemācīties un vienkāršākās lietas salabot un arī, tā skaitā arī uzpumpēt riepas. Man jau dikti patiktos, ja pilsētā būtu šādi bezmaksas pumpi un ātrās darbnīcas. Šobrīd tik daudzi un daudzas brauc ar riteņiem ar pustukšām riepām, ka žēl skatīties. Bet ja šī jaunā stacija pārdzīvos ziemu un vandāļus, kas reiz jau tai uzbruk, mēs varētu tikt pie visai krāšņa infrastruktūras objekta pilsētā. Interesanti vērot, ka velo kultūrai attīstoties un katru gadu velo lietotāju skaitam strauji pieaugot, neparādās domstarpības un dažādi viedokļi un pretrunas. Visi tak zina, kur 2 latvieši, tur 3 partijas. Bet ar velobraucējiem tā nenotiek. Viņi kaut kā mistiski spēja apvienot savus spēkus un ar vienotu viedokli pat iekarot Rīgas domi. Velobraucēji tiešām